Šodien mēs apskatīsim 3 interesantas tēmas matemātikā – blakusleņķi, krusteniskie leņķi un perpendikulāras taisnes. Iztēlojies, ka esi pie krustojuma. 2 taisnes krusto viena otru, veidojot 4 leņķus. Blakusleņķi ir tie 2 leņķi, kas atrodas blakus viens otram. Piemēram, ja automašīna griežas pa kreisi, viens no leņķiem ir starp automašīnas virzienu un taisni, kas iet garām, bet otrs leņķis atrodas tieši blakus tam. Svarīgi atcerēties, ka 2 blakusleņķu summa vienmēr ir 180 grādi. Joprojām esam pie tā paša krustojuma. Krusteniskie leņķi ir tie, kas atrodas pretēji viens otram, kad 2 taisnes krusto. Iedomājies, ka caur dronā novietotu kameru skaties no augšas uz krustojumu. Krusteniskie leņķi ir tie, kas ir pretējās pusēs krustojumā. Interesanti, ka krusteniskie leņķi vienmēr ir vienādi. Vienmēr. Tagad esam pie ļoti pareiza krustojumu, tāda, kura 2 ielas krustojas tieši 90 grādu leņķī, veidojot perfektu T. Šādā gadījumā šīs ielas ir perpendikulāras. Perpendikulāras taisnes vienmēr veido taisnus leņķus, un tas ir ļoti svarīgi, piemēram, būvniecībā, lai nodrošinātu, ka ēkas novietotas pareizi. Katra no šīm tēmām ir svarīga, lai labāk izprastu, kā objekti ir izvietoti telpā.